Katrā ziņā Mikusam ļoti labi sanāk pistoļu raundi. Tās uz tevi pie grožiem jau projām. Neviens cits kā populārākais cilvēks Līvānos - Mitina kungs. Jā, nu, redzams, visi pieci vienkārši skriež ātri. Efens sagaidīs ar uzpiku atkāpsies. Pasauks savus komandas biedrus, tas varētu būt diezgan ātrs plāns. Vienīgi, ja sanāk kaut kāds ātros duelīšs dabūt, Efens atradīs Cookie Chips. Saitā jau ir iegājuši Pagrabs komanda, gribās, laik teikt, maitīgi tos spēlētājus, bet Vaidziņš. Nu, šī te pozīcijas Andrijs viņam palīdz. 5-3 situācija. Bumba ir uzplantot 40 sekundes, lai atmīnētu. 4-3 situācija. Feris atradis Efensu. Hitu nav, bet ir viens flashbangs, kas tiek izmantots raujas cauri domam. Lūdzu, spēlētājs zirgs atradis Vaidziņš. Kas notiek? Un vienkārši savāds 4 spēlētājs komanda Pagrabs un sāk diezgan spēcīgi. Blaziks, Kārls, ABC un Feris. Jā, nu, pats atzīšos, ka man ļoti patīk, un vienmēr patīk tieši Kāļa niknējums, šis zirgs. Viņš tiešām dažreiz tā kā iezirgo ar tiem rašiņiem un normāli, nu, reāli labi strādā Kārls ABC ar Gloku. Tā kā jā, dāmas un kungi, ja varbūt Killfeedā redzēsiet Niku zirgs, tad tas ir Kārļa ABC face niknējums. Spēles tiek par tehnisko nodrošinājumu rūpējās platforma Face, tur arī tiek aizvadītas visas spēles. Un šeit Kukečipam varētu būt pārsteigums. Ne, Bulls viņu izrubīja. Es domāju, kāpēc tik ilgas leciens Peroksīs arī atkrīt klausies vīgli. Šis pat nebija tā kā full baisnu, bet jau 3-4 situācija. Bet no vienas puses arī ir prieks, ka mēs redzam veselus 3 jaunus spēlētājus virslīgā. Nē, cenāk 5, ne 6. Jā, 6. Es nezinu, vai Peroksīs Kukīčips ir spēlējuši pirms tam virslīgā. Varbūt Skinlord sastāvos, kad viņi jau spēlēja. Bet jā, 6 jauni spēlētāji šajā te virslīgas mačā. Bet nu Feris ir izgājis cauri. Jā, te varēja būt timing. Nē, kur viņš sēž? Vaidziņš pastāv pie stūrī 4-2 situāciju. Bumba ir uzplantot atkal. Tas ir A-sides, bet Blaziks ar Kārli ABC. Abi divi pieredzējuši spēlētāji, pat var teikt, 4 tādiem jaunajiem spēlētājiem. 30 sekundes kitu nav. Bet nu te vajag uz masiņu iet cauri. Varbūt Blaziks sanāk kāds spreidowns atradis mums tikai vienu. Pēdējais Kārlis ABC. Vai to atrod 2 spēlētājs 1-1. Vaidziņš pret Kārli ABC. 2 bijušie komandas biedri. Kurš uzvarēs šo te duelu. Bumba nav uzplantot uz viņu. Kārlis ABC cītīgi gaida, skatās, kur tad varētu būt. Viņš varam skriet klāt, Vaidziņš nepaspēs nodefot un Pagrabs izcīna otro raundu. Nu, tuvs rauns, bet nu nepietiekams, lai Lūši uzvarētu. Kaut kādu ekonomisko to te disbalansu ir uztaisījuši komandai Pagrabs, bet, nu, rauns paliek rauns. Nu, jā, rauns paliek rauns. Vai tu mani dzirdi? Es ļoti ceru, tu man dzirdi. Jā. Ja man dažreiz ir tā, ka kaut ko es tur spiežu, bet man līdz galam uzspiežu. Dāmas un kungi, starp citu, nākamā kārta būs Havens. Ieslēgsies kaut kur tiešraidē, bet jā, pirmais tāds kārtīgais bairāns, iepriekšējais rauns bija ļoti tūs, tur Knaiblīts pietrūka Vaidziņam. Bet, nu, numur 8 ļoti tālā pozīcijā. Te arī viņš ir, tas ir Peroksīs, viņam patīk spēlēt šādus kontaktus. Vaimu, nu, nereālāko, vienkārši crosshair placement parāda Jānis. Preļu numur 1 elo jau vairāk kā 10 gadus, vairāk. Kopš 2013. gada, jā, nu, kā vienmēr tur Preļu līmeni. Un ir tiešām, nu, piemēram, tajā pašā basītī, nu, mums ir 2, kas tur Rūjens līmeni konkrēti, un šaubos, ka varbūt tuvākajā laikā pāraugs brāļi Bertāni, nu, tad kontrastrēkā tas ir Peroksīs un Preļi. Nu, un, protams, popularitātē tas ir Aleksandrs Mitins un Līvāni. Nu, tur arī savs boss ir Līvānos. Maikī 0-3. Izstāstas, ka koeficienti bija pareizi. Jā. Starp citu ļoti interesanti kāstot pēdējo reizi, kad es kāstoju, tas bija nedēļas, bet pēdējā spēle, ko es kāstoju, bija Big Brother un to vajadzēja darīt angliski, un tagad latvisku vajag, un tagad es saprotu, cik ļoti vieglāk latvisku komentēt nekā angliski. Mums to pirmo reizi darīt, bet jā. Jā, nu valoda uzreiz liekas tāda pilnāka, var ierēkt, var dažādi. Jo principā tagad arī man arī pirms nedēļas aptuveni izdevās angliski pakomentēt. Nu, es nezinu, veicīt. Tā kā man nav tik laba angļu valoda, lai neatkārtotos. Jo tā kā visu laiku sanāk to pašu teikt.
Tā teikums vai arī kaut ko savādāk. Tad kā izrunāšu to niku, es tā arī nesapratu MZs. Tā arī ir MZs vai MZ? MZ. Tas ir actually crazy. Divi Zin kā, spēlētāji. ja jau spēlētājs izdomā to niku, kur nevar saprast, kā tas jāizdomā, viņš vai Nu jā, tvētu uzreiz uz saskatīt vairākus un vairākus. Tā ir uzsvarīts uz tvētu. Viņš ir miris, tad citu šeit Feris mēģina saprast, aiz kuras stūrīšas pirmā vai otrā ir paslēpies Edence. Labi sākums spēle, ir 3 kills uz A-saitu. Saitā, bet nu, tagad šeit aiz smoka jau krita. Arī, ja jūs dūmu granātas apsēties, izstāsta, ka pārspēlējiņu. Būtu interesanti vispār saprast, cik jauni vai cik veci ir šie lūšu spēlētāji, Bullis, FNC, MZ. Jo aptuvenu vecumu pagrabu spēlētāji mēs zinām, nu. Varbūt Niks varētu vēlāk Lukičams kaut kādā veidā tomēr atrod kilu. Feris arī piesācis pēdējais ir MZs un Feris ar 3 kiliem ģirts. Valdmans no Liepājas Dams un kungi no 4. Nu jā, kaut kāds. Nu, vājš sākums lūšiem, es varu teikt. Tādi negribētos teikt, kad slikti vārdi, bet nu, noteikti nefavorīti šajā te spēlē arī visā virslīgā. Kā, nu, var teikt tādi underdog, jebkurā mačā viņi būs, tā kā viņiem nav nekāds spiediens. Viņi var lēkāt apkārt. Galvenais viņiem ir dabūt to vienu uzvariņu, divas uzvariņas, lai var potenciāli saglabāt šo pozīciju virslīgi. Bet, nu, 5. rauns sācies, Vaidins izskrien ar dūmu, atrod savu jaunu ilgu, tā kā 47. Minūte 30 raundā palikusi, Vaidins atkāpsies. It kā ir ieņemts vidus. Nav, bet te Blaziks ienāk ar -2, nesaprot, ko MZs skatās. Vaidins arī laikam neiedod kārtīgi informāciju. Bet nu te 2-3 situācija. Ātri apmainās ar kiliem. Gribētu jūs teikt, ka jau šis ir 5. rauns, redzams, ka tvīto 2 HP. 1 kills viņa kontā, tā kā šaubos, ka kaut kas iespējams būs izdarāms. Nu, kā viņš nezaudēs tikko savu dzīvību. Vajadzēja trāpīt vienu lodi. Tur bija diezgan liels leņķis, ko skatīties, bet nu, jā. Feris saprat, ka varbūt, nu jāsaglabāja tvītu dzīvību. Ko tu vispār vari nokomentēt par lūšu Ancientu? Es pieļauju, ka komandas kapteinis ir Tvētu, ja? Nu, kurš varbūt tur zina taktikas, citas ir gan tesera. Nu, kur vispār atrodas lūšiem Ancients? Jo, nu, piemēram, no Maitīlos laikiem Kārs un Blaziks viņiem patīk, ka viņš ir Feris, Kukičips un Peroksijs, ko viņa imperatoru laikā arī ļoti spēcīgi bija Ancientā. Tā ka, vai tu man vari pastāstīt un skatītājiem tieši par lūšiem un šo karti? Rekords, starp citu, Tvētu ar kaut kādu instasmoku tūlīt būs. Jā. Nu, zin kā, man grūti komentēt par šo sastāvu, bet pēdējo reizi, kad es spēlēju lūšos, bija tad, kad mēs kvalificējāmies virslīgā. Tas bija decembrī laikam, un tad mēs ļoti spēlējām spēli pret Invesco, un tieši Ancientā mēs uzvarējām. Un Anubi arī. Tā kā Ancients Anubis, bet Anubis vairāk nav, vai ne? Vairāk nav, bet, jā, nu, grūti komentēt. Es domāju, Ancients tas tāds mirāžu veidīgā kārta vairāk. Nav tā, ka tur baigais instapants varētu būt lūšiem. Arī daudz iepriekš agrāk spēlēt tādos feistos, bet te FNC ienāk ar kilus Kārla ABC, potenciāli lūšu pirmais rauns, nevar samēt ieročus. FNC vienkārši blūmās, nezinu, ko viņš pie vēlna tur dara. Ja šādi tiks zaudēts rauns, es nezinu, tur vajag mačiem un čipānam un vēl pāris spēlētājiem kārtīgi salamāt FNC. Tā var izrīkoties neatļauts vispār. 1-1 situācija, 1-3 iepriekš bija. Te Feris knapi paspēja aizsastēt šī skaba. Tas arī viņam FNC uzvar šo te raundu 6-0. Ak, mans dievs! Nepatīkama komanda Playman, nu, pagrabs, kā tev liekas? Jo es redzu, ka viņi tur varētu būt, es šaubos, ka viņi būs trīniekā,
Ja nu trīniekā tur bija Vastra un Oli, bet vēl kaut kāda komanda. Nu, es domāju, Exilīri, bet vispār pagrabu es redzu play-inā kā tādu melno zirdziņu vispār šos. Jā. Kā tev liekas? Es arī piekrītu, viņi varētu. Jo tāda sajūta, ka viņi nespēlē random, viņiem tā kā spēle Jā. iet tīri no komunikācijas, Jā. un viņi tā kā saprot, ko viņi dara, viņi jūtos ērti ar savējiem, viņi aptuveni, un vislabākais tas, ka viņi zina katru rolu, jūt, viņi tā kā zini, kas viņiem šajā raundā ir jādara, kas viņiem komandā ir jādara, un ko no Jā. viņiem arī sagaida. Nav tur nekādi tur kokīnes, manuprāt, jo arī varbūt bišku vecāki kā lūši, nu arī gados tādi nosvērtāki, varbūt nepārdzīvos pa sīkumiem. Tā kā jā, nu man noteikti tāds melnais zirdziņš šī te komanda. Neoplay, dāmas un kungi, starp citu, jūs redzat lejā, tie ir Capital Gaming sērijas datori. Uzspiediet uz banneru un nu pačakot uz sienu lielāku FPS-iņu noteikti. Pastieties opti, bet arī, protams, spēlēt atbildīgi tikai, ja jums ir 18 KFC, nu par KFC mēs apārunāsim. Un tur tādu kontu, mēs šausim vaļā. Ja jūs zināt KFC, tad jums to īstenīs. Kārtējais B-rīteiks, tāds ceļš, ka šitais ir vienkārši B-rīteiks simulators, katru raundu tas ir B-rīteiks, kārsā BC. Nedaudz paslēpies, un šeit Feris labi satiekās, un Feris ar vēl vienu, oh my god, komanda pagrabs 0-7 šobrīd. Jā, nu neko darīt, nu galvenais, lai nav 13-0. To es gan negribētu piedzīvot, man būtu sāpīgi kā bijušam lūšu spēlētājiem skatīties, kā lūšu mokās. Bet, nu, savā ziņā es jau arī pie tā esmu vainīgs. Es ievedu komandu virslīgā un uzreiz aizgāju prom no komandas. Ļoti tas lēmums tam atspūst. Bija obligāti tev jāapspēlē, jo nu mēs paši zinām, kāds tev bija Vertigo dievs, kāds bija esi Ancient dievs. Un, nu, vienīgais, man liekas, tas tev nepatīk īkots overpass, bet nu vienmēr var arī vienu kārtu instapanot. Vai arī overpass tev patīk? Overpass tad vēl nebija. Okay. Nesen parādījās. Mistiskais Emzijs, kura Niku mēs joprojām nezinām, kā īsti pareizi izrunāt, cik tur lielam jābūt uzsvaram uz tiem 4 bet nu, Emzijs 4 kili viņam šobrīd statistikā, spēles protokolā, tā kā labs sākums. Vēlāk arī pastīsimies, kāds tieši tas ADR, bet labas spēles pagaidām tiešām tādas ļoti, ļoti vienos vārtos. Girts Valdmans šeit tā kontaktu meklē pretī Vaidziņš. Vaidziņš easy kills, 2 šoti ar dīglīti. Bumba aiz B vārtiem. Bet atkal, ātri opening kilotē tvīt un negaida spēlētāji, ka varētu būt pie durvīm. Perokīs viņa atradīs, te kokīčups jau ir. Viņš ir iegājis iekšā. Izstāst, kad aizgulējies, varbūt miegs jau nāk kā garda nedēļas nogali, varbūt bija 30 sekundes raundā palikuši, bet tas neko nemaina, tāpēc, ka bumba ir uzpantot 3-3 rīteiks. 5-3 situācija tikko bija, bet 3-3 jau Vaidziņš atradīs Kārlā, bet defense arī atradīs Tukīčip, un te no saita, kāpēc ar Nazīti skrien? Te no Keiva arī, nevar to redzēt. Kas tas ir? Es nezinu, nu, Peroksīs izskatās, ka jūt, bet FNCM kaut kā tādas amatieru kļūdas. FNC, jā, nu šeit būs kārtīgi jāparunā vienā TeamSpeak kanālā Tvetu un FNCM. Tur tiešām Tvetu ir jāraksta Steamā. FNC ejam pārnā. Pirmā spēle. Jā, taisnīgi. Konteksts. Beidzot Vaidziņš ar openingu, un tas ir Aviks, nu jā, komandai vajadzēja Aviku ar Aviku. Jāteikšu te, gandrīz aizķer Vaidziņu, viņš rīpīgu, Vaidziņš ar vēl vienu ar trešo rīpīgu jau tiek noblindots, ļoti agresīvi spēlē, viņam vispār vienalga izskatās, kā tik ar to Aviku pašaudīties, un dāmas un kungi. Nu, šeit 4. events svarīgu kilu dabū Blazeks, Kārlis ar Ferizu, 2 ļoti labi spēlētāji. Ferim, starp citu, 30,000 kilu šī stata ir ļoti labs. Arī Nazītis, pa tādu Nazīti, man liekas, jau Liepājā var dzīvoklīt nopirkt kaut kur. Tā kā, jā, forši, ka arī
Pērizam ir paveicies ar case openingiem, vai arī vienkārši ar veiksmīgu krāšanu. Bulis 1-1-3 šeit templī ar MP9. Nu, var uzvarēt it kā faitu, ja zirgs pieies tuvāk, un tas ir zirgs, bet viņš nolasa Kārls ABC. Nu, viņš vienkārši lasa tā kā ABC, nu, tas ir vārds, Bisenieka kungs. Un Efense, iepriekš pieminētais Aimeris. Tvētū teica, ka nu šitam džekam aims tā kā Zaivu. Pastīsimies, kā viņš izturēs double pīku. Efense, nu, crosshair placements līmenī. Vispār labs crosshair placements, bišķi apjūk. Nesaprot, kur iemest to tur smoku. Kaut kādu jaunu flashiņu arī iemet. Smoku interesanti iemet, protams. Un zirgs. 9-0. Nu, zin kā, Lūšas mēs pagājušajā sezonā redzējām, ka viņiem bija ļoti daudz maču, kuru viņi 13-11 dabūja. Tā kā gribētos Lūši redzēt, ka viņi daudzos mačos 13-0 dabūja. Bet, nu, šis sezonas sākums, jā. No, sorry, ka es pilnīgi mainu tēmu. Viena no lietām, ko man liekas, tiešām katrā strīmā man prasa, kas man tur ir padzerties. Jā, šodien man ir teikos no vienas jaukas tantes notiek. Šeit 2 labi kili, Vaidziņš Eimzīs strādā 3 cilvēku pārstars un midā, un tas beidzot arī nostrādās šeit Peroksīs Janka. Smoke shortā, principā Ancienta klasika, uzprākst arī Heška sev zem kājām, un no 3 dažādām pusēm Lūši mēģinās atsist, nu bro! Kas notiek, Lūši, jūs esat tik slikti! Ak, Dievs! Es nevaru, tā kā, tas, ko es varbūt neesmu Counter-Strike spēlējis ļoti ilgi, bet tā kā, var vienkārši redzēt, ka spēlētāji, es negribu tā kā viņus apvainot vai kaut kā pateikt, bet, nu, tā kā viņi spēlē uz B, viņi nevar tā spēlēt. Viņi spēlē 2 no Cave, neviens nestās pa trampu, viņi vienkārši iesoļo iekšā vairākus rounds pēc kārtas un vienkārši atdod B-side, uzmanto un visu. Jā, es Tā vienalga, ka tev ir tas MP9 nospēlē close range, jiggle pīko, smoke, nospēlē. Labāk paņem MP9 un paņem granātu, nekā paņem M bez granātām, kā mēs tēt redzam no komandas Lūšiem. 4 ieroči, 1 flashbacks. Nu, tā nevar jā, spēlēt. nu, Kādā, nezinu, saitā tu paņem labāk kaut kādu Famasu vai, nezinu, MP9 un paņem full granātus, lai tu vari kaut tai noturēt to B saitu vai A saitu ar granātām, flash iedot, lai supportot komandas biedru un... Nu jā, būtu interesanti dzirdēt arī observeru viedokli. Tādām lietām var neaizdomāties. Nu, kārtīgs līderis. Es domāju, ka Čipāns te būtu kārtīgs. Būtu interesanti, ja ar Čipānu kāds būtu rezultāts. Jo spēlēm mēs visi skatāmies un visi spēlējam. Tas, kas notiek pēc spēles, to jau līderi pusi, jā. Kā tev liekas, kāds būtu rezultāts ar Čipānu, pieņemsim, šobrīd? Nu, zin kā, tā jābūt tādas reizes savādāk spēle, bet es domāju, ka viņi būtu noteikti daudz sīvāk. Varētu, ko te tu neizšķirtam būt, es domāju. Jo nu Čipāns uz pieredzīti spēlēs komandās daudzās, tagad arī spēlē tajā pašā, kur viņš tika izmetis. Bet, nu, 3-2 situācija. Vai tas būs pirmais rauns? Te nomisot smoke, tā kā būs crossing varēs redzēt. Un ļoti daudz arī šis Donata fights Tvētū pret Blazeku, vai Blazekas uzvarēs taimingu, un viņš visticamāk pamanīja arī ieroču galu. Un šeit Efense jau otrais klačs viņam saitā un 0-11, dāmas un kungi. Sauso! Nu, katrā ziņā, daži vispār tā kā prasa, kāpēc Lūši ir... Pasties! 1-11! Tvētū, es zinu, ka tu esi uztraucies, bet jāmauc, vismaz taktiskā pauzīt jāpaņem, man liekas, tikai viena bijusi, vispār neviena. Katrā ziņā, kā Lūši šeit nokļuva, nu viņi nenokļuva, šis ir Mighty Wolves slots, kurš spēlē Vaidziņš, un redz, ka Vaidziņš pirms sezonas sākumā būs Bulis, Efense, Emzīs un Tvētū. Un tad arī vienā brīdī arī mačiem pasniegšana. Vaidziņa gājiens un Lūši ieslīdēja Vaidziņam demos. Vismaz man tā sāk stāstīt. Bet jā, žēl, ka neredzam vairāk vilku organizāciju. Tagad vilki ir Lūši ar vienīgo Vaidziņu.
12-0. Oh my god. 1-3. Es zināju, ka vajadzēja krāmēt. Bet man bija ienākusi informācija arī čatiņā, kad Lūša esot trenējuši tīsāju. Tā kā sītīsāju viņi baigi netrenē. Ok. Nu, es esmu trenējis arī opti, bet kodu Clever, ja kādam vajag 10 eiro free, bet uz e-sportu, tad rakstat kodu Clever. Banneris ir zem mūsu translācijas, un arī, starp citu, ir kaut kāds spams ik pēc 15 minūtēm. Mikus, pīstoja rauns. Tīsājās, te bulls skrien, rane. Oh my god. Tas bija, jā. Dāmas un 13-0. Tvētu spēli pabeidz ar 1-13. Tas ir Lūšu. Lūšu atgriežas virslīgā. Šeit jāiet TeamSpeakā. Šeit ir jāizrunā visi džeki. Nu šitā nevar apsveicam pagrabu. Noteikti melnais zirdziņš.